Ko nēd, negaršo? Au, dzirdi? Ko nēd? Aizdomājos. Par ko? Man kārtējo reizi rādās viens un tas pats sapnis. Un viņi visi ir identiski kā viens. Man ir bijis, ka sapņi atkārtojas, bet tajos vienmēr kaut kas mainās. Cilvēku uzvedība tajos, kaut kādas detaļas, apkārtne. Bet šis sapnis es pat īsti nezinu. Un viņš nešķiet kā sapnis, viņš šķiet kā īstenība, bet ne pavisam. Nezinu, kā to paskaidrot. Ir tumša nakts. Es ieju istabā, savā istabā. Un otrpus istabai stāv kāds, bet ar seju no manis. Es redzu tikai viņa muguru. Es pamazām tuvojos viņam klāt, lai saskatītu viņu tuvāk. Un kamēr es eju, fonā balss, tā kā mana balss, mana iekšējā balss visu laiku atkārto. Atver acis, atver acis. Esmu nogājis jau vairāk par pusi ceļa līdz viņam, kad viņš apgriežas ar seju pret mani. Tas esmu es, ar acīm ciet. Un šī balss fonā paliek arvien skaļāka un skaļāka. Tā kā gribēdama, lai es atveru acis, lai pamostos. Bet es nevaru to izdarīt. Un tad viņš atver acis. Un acis viņam ir melnas kā ogles. Un tad es pamostos augstos sviedros. Mēs bieži dzīvojam kā sapnī, it kā guļot. Un bieži mēs guļam, un tā arī nepamostamies, jo domājam, ka tā tam jābūt, ka mūsu sapnis ir mūsu realitāte. Bet viss, kas mums jādara, ir jāpaļaujas uz mūsu pašapziņu, uz intuīciju. Mums ir vajadzīgs tikai neliels grūdiens, kas dotu mums stimulu nesteigāt tumsā. Un pielietojot nedaudz gribas spēka,
mēs būsim spējīgi atvērt acis un ieraudzīt patiesību.